Šajā video parādīsim, cik vienkārši ir uzsākt darbu ar mācību klasē piemēroto MakerBot Sketch 3D Classroom printeri. Mūsu piedāvātajā komplektā ietilps 2 printeri. Mēs parādīsim, kā sagatavot darbam vienu no tiem. Pirmais solis ceļā uz savu 3D drukas klasi ir printera izpakošana. Rūpīgi atveram kartona iepakojumu un no kastes virspuses izņemam papildu aprīkojumu. Tajā ietilpst spole ar drukas materiālu, vadistrāvas padevēju un savienojumam ar datoru, rezerves drukas pamatnes, rezerves mikrodaļiņu filtrs, dažādi noderīgi instrumenti printera lietošanai un apkopei, ātrās uzsākšanas instrukcija, kā arī kupons ar piekļuvi vērtīgam tiešsaistes MakerBot 3D apmācības kursam. Lai izceltu printeri no kastes, pasauciet kādu palīgā. Divatā šis process būs vieglāks un drošāks. Ņemam nost iepakojuma plēves un drošības uzlīmes, kas transportēšanai notur visas detaļas savās vietās. Turpinājumā pievienojam barošanas vadu pie printera un strāvas rozetes un ieslēdzam strāvas padeves pogu. Pirmā darbība, kas būs jāpaveic skārienvadības ekrānā, ir pievienošanās tīmeklim. To var paveikt gan ar tīkla vadu, gan arī pievienojoties bezvadu tīklam. Ekrānā izvēlamies pieejamo Wi-Fi tīklu, ievadām paroli un, ja ierīce piedāvā, ļaujam atjaunināties tā programmatūrai. Turpinājumā jāpierakstās savā MakerBot kontā. Ja jums šāds konts vēl nav, dodieties uz MakerBot tīmekļa vietni un izveidojiet kontu, kas jums ļaus attālināti pārvaldīt savus 3D printerus un tajā notiekošos procesus. Tālāk piešķiram printerim vārdu, lai sūtot drukas darbus varētu to viegli identificēt, kā arī norādām laika zonu. Tagad pienācis laiks nokalibrēt drukas galvu, jeb novietot to maksimāli tuvu pie drukas pamatnes. Tomēr drukas sprausla nedrīkst atdurties pret pamatnes virsmu. Ar vadības pogām ekrānā laižam ekstrūdera galvu lejup tik ilgi, kamēr jūtam, ka tā viegli aizskar papīra lapu. Taču mums joprojām jāvar šo lapu bez piepūles un saplēšanas izvilkt laukā. Kad kalibrācija sekmīga, atlikuši pēdējie soļi līdz pirmajai izmēģinājuma drukai. Tagad uzstādīsim drukas materiālu jeb filamenta spoli. Izpakojam to un ar knaiblītēm noņemam no stieples nelīdzeno sākuma daļu. Noņemam printerim aizmugurējo vāku un liekam spoli tai paredzētajā vietā. Sekojam līdzi norādēm ekrānā un lēnām ievietojam stiepli padeves atverē. Darām to tik ilgi, kamēr sajūtam, ka iekārta stiepli sāk ievilkt pati. Sagaidām, kad no sprauslas sāk nākt spolē esošā materiāla stīdziņa. Un ar pogu ekrānā apturam filamenta ievietošanas procesu. Paveikts! MakerBot Sketch 3D Classroom printeris ir gatavs darbam. Turpinājumā savā datorā jāuzstāda MakerBot print lietotne, kas ir pieejama ražotāja mājaslapā. Kamēr notiek lietotnes lejupielāde un uzstādīšana, paralēli varam portālā thingiverse.com izvēlēties kādu projektu paraugu, kuru izdrukāt. Kad MakerBot print lietotne uzstādīta, tās ekrāna labajā pusē spiežam sarkano pluspogu un pievienojam savu jauno printeri. Iesaucam lietotnē no Thingiverse portāla lejupielādēto 3D modeļa datni un laižam drukāt. Pēc kāda laika apsveicam, pirmā 3D izdruka ar MakerBot Sketch 3D Classroom printeri gatava, lai top un izdodas.